pieķaudaties pie laiktelpas matrices, kas redzama nevis kalendāra līnijās, bet spēles formā. Laiktelpas matrice mums var parādīt notikumus no ļoti daudziem aspektiem, kas notiek. Viņa ir gan mācību materiāls, gan nākotnes prognozēšana, gan situācijas izpēte. Laiktelpas matrice, kur ir izvērsts kalendārs, vienkārši ir dievu spēles laukums. Katrs no šiem cilvēkiem, kas šeit pie 4 debesu stūriem sēž, pārstāv vienu no spēkiem, kuri kaut kādā veidā iespējams ietekmē Latvijas likteni, Latvijas cilvēku likteni. Kāda spēka ietekmē. Un Latviju, šeit kauliņš, kas apzīmē Latviju, un lai mēs redzētu tālāko notikumu attīstību, kur notikumi virzās, mēs liekam uz šodienas. Šodien ir austrumu vilnis, 3 čuveni, un sākot spēli, mēs Latviju noliekam šeit šodienā. Šī ir Latvijas tauta. Virzoties spēlē uz priekšu, spēlējot, mēs virzīsim uz priekšu arī Latviju. Viņa pārvietosies laiktelpā. Un redzēsim, kādu ietekmi vai vispār ietekmi uz Latviju ir 4 spēkiem, kurus mēs sadalījām, mums ar Norvēģi spēlēja izšķirt 4 nometnes. Tātad es šeit spēlēju nometnē rietumu pusē tie ir amerikāņi, teiksim tā. Mums ir premjerministrs amerikānis, tātad premjerministra partija vai tā puse, kas kontrolē pasaules politiku, atrodoties Amerikā, Amerikas Savienotajās valstīs, tā ir šeit, Melnie kalni. Pretī mans draugs Vidars, viņš, kas atrodas pretī Amerikai, kā augstajā karā atrodas austrumu puse, Krievija, Ķīna, viss, kas atrodas austrumā, šeit ir rietumi, tur ir austrumi. Tātad šeit vai spēki, kas ir Krievijā, agresoru valstī, tagadējā, kaut kādā veidā ietekmē Latviju, vai viņi var noķert Latvijas tautu savos tīklos vai ne. Šeit dzeltenajā pusē Mārtiņšam, dzeltenā puse nauda, dienvidi, nauda, resursi. Šeit praktiski bankas struktūras, tas ir Eiropas banku fondi, Eiropas Savienības banku fondi, tās bankas struktūras, kas atrodas, kas praktiski regulē visu finanšu sistēmu. Visu finanšu sistēmu. Kāds jautās, kur atšķirība banku struktūras, kas regulē finanšu sistēmu, piešķir Latvijai naudu no Eiro fondiem un Amerikā. Tātad Amerika šeit ir tieši kā mērenie globālisti, kuriem ir savas Amerikas intereses svarīgākas par globālistu pasaules kārtību. Tad globālisti būs šeit. Jā. Un šeit būs baltajā pusē Valdemārs spēlēs par Latvijas oligarkiem, par tiem biznesmeņiem, kas ir vietējie uzņēmēji, cilvēki, kam ir autoritāte, ietekme šeit no mūsu pašu tautas. Tātad dotajā momentā, cik mēs atrodamies, Latvija atrodas šeit, mēs iesim austrumi, ziemeļi, rietumi, dienvidi, mēs iesim pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Globālisti sāk spēli, mēs apskatīsimies kādā situācijā, kā saka, ir globālisti pagaidām, kā saka, neiziet spēles laukumā, bet globālisti mēs redzam liek Latvijai pavirzīties par 4 lauciņiem uz priekšu. Tātad 1, 2, 3, 4. Tātad ko globālisti grib no Latvijas? Enerģija, 7 meni. 7 meni. Mena enerģija, tā ir pasaules kārtība, grib iekļaut Latviju globālisti apvienotajā pasaulē.
Tas, ka globālisti Latviju uzskata par strateģisku punktu, 7. atslēga, tas ir Viļņu viduspunkts. Un mēs varam spriest, ka globālisti grib, kā saka, Latviju iekļaut pasaules kārtībā, bet dotajā momentā tieši viņi vēl spēlē, kā saka, nav iesaistījušies. Globālisti viņi nevar iesaistīties spēlē, viņiem ir savas vēlmes šeit. Banku globālisti. Tātad vai Krievija var iesaistīties spēlē? Tātad 13, bet tev nav puķi, to arī, kā saka, dotajā momentā nevar iziet. Mēs šeit spēlējam kurs pirmais, kā saka, iziet, atrodoties uz zilā, arī, kā saka, 5. Tātad, ko Krievija grib no Latvijas? 5. Enerģija 12 ahau. 12 ahau, tas ir dienvidi praktiski zināmā veidā 12 mums ir sasniedzamais rezultāts. Tātad Krievijai Latvija vajadzīga ir zināmā mērā kā tāds, teiksim tā, ahau valdnieks vārds. Tātad praktiski viņiem šeit vajadzīgs, kā saka, reāls rezultāts, pārvaldīšana, varas noteikšana, pat cik dienvidu enerģija viņi šeit, kā saka, vēlās resursus glabāt šeit ieguldīt. Ahau ir, zināmā mērā māju valodā var teikt valdnieki, šeit mēs varam to savilkt ar Krievijas oligarhiem, kad Latvija ir izdevīga priekš Krievijas oligarhu resursu noguldīšanas. Un arī vispār loģistikas ziņā pieeja Baltijas jūrā vispār. Tā tad apstīsimies, kā saka latvieši, kā saka bāliņi, kā viņi, kā saka, vai viņi piedalās spēlē dotajā momentā. Tātad dotajā momentā latvieši, kā saka, bāliņi. Nepiedalās, bet vieninieki paiet uz priekšu. Vieninieks paiet, tad latviešu bāliņi tiešām, šeit ir motivators, jauns sākums, grib, lai Latvija pārstartētos. Viens imiškās. Jā, un kā, 13, jā? 13 kā noslēdzošais, un imiškā sākums. Jā, kā 13. Jā, pāriet jaunā, 13. jauns sākums, pāriet, kā saka, jaunā kvalitātē, teiksim, akcentu jaunā valstī. Apstīsimies, kas te piedalās, Kareņu partija, amerikāņi, kā saka, piedalās. Amerikāņu partija piedalās spēlē. Pēc interesantākais, kad šeit sākās tie, kas, kā saka, ietekmē. Amerikāņi izrādās ietekmē, jo mums izkrita drakons, tātad viens amerikāņu kauliņš iziet šeit. Tad amerikāņi darbojas globālistu zonā, viņi ar globālistiem darbojas. Praktiski ekonomiskās struktūras, kas cenšas ar naudu pārvaldīt Latviju, viņas atrodas šie spēki banku sistēmā. Mēs redzam, tad viņi, kā saka, reāli, kā saka, pirmie, kas ir iesākuši spēli, tad viņi pirmie iesākuši spēli. Latvija atrodas, teiksim, dotajā momentā, pat cik amerikāņi ieiet spēlē, mums jāskatās, kādas enerģijas viņi pārvalda. Tātad ziemeļu 2, kā jūs redzat, tātad mēs liekam 1, 2, ziemeļu 2, kimi. Jā, kimi tā ir nāve māju valodā, kā ir formas, kā saka, nomaiņa. Tātad viņi praktiski šeit grib visu, kā saka, pa tīro notīrīt jaunu, kā saka, formu ielikt. Kimi, tukšums nāve, saprot, galvaskavs. Tad viņi praktiski pārvalda šo te galvaskavs enerģiju, tā piedara viņiem. Viņi pārvalda 1, 2, 3 muļuk informācijas lauks, masa informācijas līdzekļi, muļuk, mēdī, viss muļuk pārvalda. Un viņi pārvalda kavaku viņi pārvalda. Tātad šīs, kā saka, šīs te enerģijas, kimi, muļuk, kavak ir tās, kur viņi kurē. Latvijai, ņemot vērā, kā saka, šīs te enerģijas, viņai vienīgais kādā veidā no šīs te kurēšanas, kā saka, izvairīties vai kaut kādā veidā turpināt kustību uz priekšu. Tātad Latvija iet, amerikāņu ietekmes rezultātā Latvijai jāiet uz 3. 1, 2, 3. Uz 3 skan.
Tas ir praktiski, lai mēs šo te ietekmi izvairītos. Trešā atslēga saka, mums šeit jāstrādā. Kam tas ir dažāds, teiksim tāds, reģenerācija, ķirzaka, ākstība, formas maiņa. Varētu teikt, mēs neko kvalitatīvu šeit nevaram uztaisīt, bet kam ir produktivitāte dažādos niekos, dažādos sīkumos? Produktivitāte mums jābūt kā džokeriem, kā enerģija, lai izdzīvot. Mums ir kā enerģijā jādzīvo. Līdz kā enerģija ir arī smieklīgais un šausmīgais. Drusciņi mazliet čoknutīgiem jābūt mums ir. Lai mēs varētu... Tagad ko? Lekcija par Čārliju Šīnu es atceros. Jā, kā par tādu Šīnu, tāda dotajā momentā, kā saka, oligarhi, pasauli, teiksim, Eiropas banka, viņa praktiski... Nē, tu nē. Kas ir... Pagaidām tu... Latvija pavirzās. Pa vienu pavirzās. Tātad šeit ir enerģija 4 čikčam. Jo es šeit redzu, viņi cenšas Latvijas veselības sistēmu ietekmēt čikčam par veselību, 4 par ķermeni. Yeah. Viņi darbojas, viņi liek iet Latvijas 4 čikčam. Pasaules veselības organizācija, zin, kā liela ietekme. Savu veselības organizāciju. Ir izēja. Banku izēja. Ir drakons. Tātad. No dienvidos. Un atkal... Un viņš ir pie mums. Nē, dienvidi bija šeit. Jā. Tad caur globālistiem. Arī caur banku sistēmu. Jā, visi. Gan visi, arī šie caur banku sistēmu strādā caur naudu. Krievs no austrumiem nebrūk iekšā, viņš caur banku sistēmu šeit cenšas. Un tad šeit ir tātad Latvija paiet 5 uz priekšu, 1, 2, 3, 4, 5. Krievijas iespējā 9 ok, jā. Noliek Latviju, kā saka, uz 9 ok. Teiksim, kā saka, Latvija tā, ka, teiksim, oktās ir tradicionālās vērtības, ko zināmā mērā, kā saka, uz tradicionālajām vērtībām liek Latviju, bet oka, es uzreiz paskaidrošu visu, 9 tas ir, teiksim, tā, sievietes virsotne, Tātad, zināmā veidā, tā visa, ko uzsāka austrumu pusē, ir uzsākusi kādas darbības pasaulē. Tātad, teiksim tā, es to asociēju, austrumu puse, mēs zinām, ir uzsākusi karu Ukrainā. Šī rezultātā, ko viņi dod Latvijai, liek apzināties tieši sievietes vērtību, liek apzināties uzticību, pienākumu, arī to, kad varam nomirt, jo kas pēc nāves būs okir arī Anubis, seneģiptiešu mitoloģija. 9 oku, piedzimšana, nāve, sievietes vērtība. Tā interesanti, kā Ukrainā liekas Latvijai padomāt par sievietes vērtību. Kā es šeit redzu, kad dotajā momentā laikam mēs šeit jānonāk pie atzinuma, kad vīrieši, kas varētu karot tā kā Ukrainā, Latvijā nav vieni mudaķies. Kas domā tikai sievietes vērtība, kas Latvijā ir izmanto. Kādas spēkas enerģijas pārvalda? Tātad baltais viennieks, tas mums ir ik. Tātad mums aizies tā. 5. šitas ir kavaks. Jā, 5 kavak. Un tad ir kaban. Un 5. sarkanais kabaņissimo. Kaban. Tātad kādas enerģijas, kas ir Krievija, kas saka, izmanto? Arī brīvības sludina. Tātad, teiksim tā, kā saka, viņi pagaidām neko, teiksim, lieta ir tāda, kad es nezinu, kāpēc saka, kad Krievijai sankcijas kaut ko nodara, praktiski Kaban liecina, ka tā ir revolūcija. Krievijā tieši otrādi attīstība notiek, ka sankcijas viņiem radošais kava iedvesmu visādas jaunas idejas, ka tur viss notiek. To liecina arī atceries, ka Vācija tika izolēta, vai ne? Jā. Kas viņai netraucēja izaudzēt jaunu paudzi, jaunu materiālu, kas ar jaunu ideoloģiju. Tas, kā lai to šeit un tehnoloģiski attīstīties.
Bet šeit ir vēl viena, kā lai to pasaka, lieta, kad ir ik vējš neaprēķināmība. Tas vēl Krievijai ir ik, tas ir huligāns, viņš ir neaprēķināms, zināmā mērā. Nezinu, uz kura pusi Krievi izmanto savu neaprēķināmību priekš pārējiem partneriem. Nu, apstīsimies ar pošu. Ko pateiks mūsu balvī? Šeit nekur mēs neejam. Jā. Pagaidām nekur vēl neejam. Tu tikai laukumā esi izgājis. Nākošais gājiens ir jau startā. Latvija neiesaistās valsts. Latvija, kā saka, Latvija neiesaistās. Latvija, kā saka, latviešu biznes, viņš, Bet, neko. Latviešu biznes var par 2 lauciņiem pabīdīt, kā saka, uz zēbu. 11 tā varonība, teiksim, ekstremālisms un tā ir tauta. Latviešu oligarhi cenšas pamodināt tautu. Jau kādu laiku. Jau kādu laiku pamodināt tautu. Ar tautas neapmierinātību situāciju, kas, Un starp citu, toreiz, kad bija tas pasākums, kad izgāja Šlesers un Miķeļi uz skatuves, tas arī bija no 11. dienā, tas viss notika. Tas augustā, jo tad bija, vēl tur tas bija, es skatījos to no ik uz zemi, vai ne? Un kad īstenībā tas izrādījās, jo vajadzēja būt no ik uz zemi, kad tās individualitātes iet kopā, bet individualitātes uz tā pūļa fona izmantoja to pūļu enerģiju un iznāca. Vot ir Šlesers prišo. Praktiski Latvija, kā saka, ir tur un dotajā momentā ir tāda situācija, kad mēs, kā saka, redzam, ka pagaidām cīņa notiek ar 2 spēkiem, kā mēs redzam austrumi, rietumi, tas ir Amerika, Krievija, kā augstajā karā. Šeit pat cik nav resursu, protams, kā saka, grib izmantot tautas spēku, tautas varonību, bet rezultāti nekāda nav, jo nav nekā rezultāti šeit. Rezultāti nav. Šeit, kā saka, interesanti, kā saka, situācija. Tātad pirmkārt, mēs pārvietojam resursus, tātad pie iziešanas uz laukumu, kā saka, amerikāņiem. 4 zilais, kā saka, šeit, lūdzu, 4 zilais, uzreiz, kā saka, iet. Kavakā laikam tur. 4 kavaka. Uzreiz iet uz 4 kavaka, tātad kavaka enerģija, kā saka, izmanto. Un šeit nākas, kad dotajā momentā, lai cik tas nebūtu dīvaini, šeit ļoti interesanti amerikāņiem, kā saka, kavak bija nosakts, bet dotajā momentā viņiem ir jāpārvieto akcenti. Praktiski ir tāda lieta, kad Krievijai arī kavak ir nosakts, būtu Amerikai jādod, kā saka, Krievijai bonusu Amerika. Tad pārvietojot akcentus, Amerikai jāpārvieto akcenti ir, un pat cik viņas abas ir uz vienu lauciņu, Krievija, kā saka, Amerika, apstīsimies, kā Amerika, Krievija, viņi abas vienā pusē spēlē. Tātad Amerika pārvieto akcentus uz ik, un tur bija. Ir ļoti interesanti, es pat nevaru iztolkot, un otrais akcents 4, un Amerika pārvietoja uz Kivu, tur transformācijas procesi notiek. Kad izkrīt šitas, tad pārvieto? Tad noņemās. Tad pārmainās. Kad izkrīt, kā lai to pasaka, izkrīt sarkanais, tad praktiski dotajā momentā, ja nestāvētu šeit arī Amerikai, teiksim tā, kā saka, uz kavaka, ja nestāvētu, tad praktiski dotajā momentā gandrīz vai sanāk tā, ka Krievija ir kaut kādus resursus, kā saka, izmantojis. Mēs kā dublējam. Dublējās visu, kā saka, diezgan, kā saka, sīva cīņa pastāv. Bet dotajā momentā lauciņš kavak, pat cik, kā saka, ir aizņemts, kā saka, lauciņš, viņi nonāk uz lauciņa, kur stāv Krievijas resursi,
tad praktiski pēc spēles loģikas Amerika atrodas uz lauciņa, kur Krievijas, kā saka, resursi atrodas. Viņai šeit ir, kā saka, jānoliek viens kauliņš, saproti? Šeit ir, kā saka, viens kauliņš. Kauliņi uzreiz paskaidroju. Tad, ja atrodas viens kauliņš, kā saka, Amerikas, šeit, kā saka, Krievijas, kā saka, pusē, tad, lai cik tas nebūtu, kā saka, dīvaini, tas pierāda, ka Krievijai kaut kādā veidā ietekme uz šo te Amerikas situāciju, uz Amerikas materiāliem resursiem, lai es nesaprotu, katrā ziņā ar oficiālo politiku man neiet kopā, ko stāsta par televizoru. Bet es jau nezinu, kas aiz scenām Tūlīt pieslēgsies tad valūtas fonds. Jā, starptautiskais valūtas fonds. Nu jā. Jā. Starptautiskais valūtas fonds, Starptautiskais valūtas fonds izrādās finansē Krieviju, tad Krievijas pusē spēlē, tad Starptautiskais valūtas fonds nodarbojas ar to, ka finansē karu. Viņš tur, kad viņam ir... Un bankas vispār. Skaties. Kas tas bija? Dzeltens 3, 1, 2, 3. Man es tev savā pusē jāliek. Nē. Tā ir Krievijas puse Navālos. Ja tu, tev savā pusē jāliek, kas kur pieder. Tev bija, kas tur bija? Mamats un Eb, vai ne? Tad, ko izmanto, kā saka, ķīmija, kādas enerģijas izmanto banķieri mums? Ķīmija? Ķīmija enerģija, nāve, Eb, tautu, un meni. Masu informācija, tīkls, pasauli, meni ir internets, viss tīkls, kā saka, globalizācija ir meni. Tas, ka viņi izmanto Eb, tautu, tas nozīmē, kad ļoti daudz tautas muļķu lej ūdeni uz viņu dzirnavām. Viņi apmaksā tautu, viņiem ir resursi, lai tautu apmaksā. Latvijai tas, ko es saku? Latvijai. Viņš jau pagāja. 4. 2. Nē, dzeltenais 3. Bija iepriekšējā nepagāja. Bet man liekas, mēs iepriekšējā no Oka 2 aizgājām. Šis jau nav vēl tas iepriekšējais. Nē, tikko izmet, jā. Tad 3 uz priekšu. Tad 3 sanāk, jā. Viņš netiek nekur. Viņš netiek. Latvija tiek. Viņš var pārlekt. Viņš, teiksim tā, kad, ja mēs, kā saka, šeit ņemam šādi, ja mēs spēlējam, viņš pārlekt. Viņš iet uz priekšu. Tad šeit uz kurieni, kā saka, virza, un otrais, kā saka, globālisti virza tikai uz vienu banku struktūras. 1, 2, 3, 1 men. Atkal uz menu enerģiju, virza Latviju uz menu enerģiju, un dotajā momentā izskatās tā, kad virzot uz menu enerģiju, viņi praktiski ar naudas palīdzību, viņi pārvalda menu enerģiju, Latviju kontrolē. Tātad man uzreiz jāņem, kur bija Latvija arī, viņai pašai ir zilie kauliņi, kā saka, 3. Šitie ir Latviju balvi. Nē, Latvija, šī ir Latvija, šie ir biznesmeņi Latvija. Jā. Tātad globālistu nometnē pieder viens no, kā saka, Latvijai 4 ir, viens ir laukumā 2. Tātad globālistu nometnē reāli pieder caur informācijas tīkliem, caur globālo lauku, vara reāli pār Latviju. Kaut arī šie te cīnās kaut kur virzi, dotajā momentā vara ir globālisti. Tāda nopietna. Tev ir jāpamēr, šitien arī šitas ir Lāču vietas. Vietējā mēroga oligarks. Atskatīsim. Tu neizmēji? Jā, viņš izmēji. Ko pateiks, kā saka, Ķīceries? Krievija, tātad dotajā momentā, teiksim tā. Krievija sāk iet? Krievija sāk iet. 3 valsts. Tā viņi iet no šejienes? Jā, viņi iet no šejienes. Un viņi iet no vienas kiga, pareizi? Jā, nē, viņi iet, viņa uz zilā. 3 ēdzinām. 3 ēdzinām. 3 ēdzinām. Darbs, ēdzinām šķelšana, spogulis. 3 darbs. Un piķis nav. Piķis nav, jā, 3 ēdzinām ir nabadzība, bet šeit ir ļoti interesanti. Kad mēs te runājam, kad šķelšana notiek sabiedrības, un mums spēle parāda, ka šī sabiedrības šķelšana praktiski
veido Krievijas aģenti, viņi veicina, viņi cenšas sabiedrības sašķelt. Arī Ukrainā, arī Latvijā, es domāju, tas ir viņiem vajadzīgs, viņu arī interesēs ir šķelt. Tas ir viņu darbs tagad ir pie tā, lai sašķeltu sabiedrību. Tas ir viņu interesēs. Un Navalnu pārkārtojās. Navalnu pārkārtojās, apstīsimies, ja viņi 3 pagāja, tad 3 Navalnu pārkārtojās. Viņi izmanto enerģiju, lai šķeltu sabiedrību, viņi izmanto enerģiju kam? Viņi izmanto enerģiju teiksim tā saka. Viņi jocīgi, Žirinovskis čistīs kā bija. Viņi izmanto īmiša enerģiju. Vika ir rodzina. Pagaid, bet šis taču ir te, tādā gadījumā. Ķīmija enerģiju, nāvi izmanto. Visi nāvi izmanto, kurš neizmanto nāvi. Cilvēku nāvi izmanto visi. Ķīmija izmanto, kan izmanto, un rodzina maģzavjot viens īmišs. To vēl izmanto. Īmiša enerģija. Latvijas balva. Ko pateiks, kā saka, vietējais biznes? Es domāju, ka viņi vēl bremzē. Viņi vēl bremzē. Latvijas balva neko Pilnīgi pasivitāte. Pilnīgi, saprot, viņi vēl steidz malā. Viņi vēl nav sākuši vispār darboties, jo sen Latvija dala. Viņi vēlētos, viņi teiksim tā, tomēr viņiem interesē, lai Latvija, kā saka, strādātu, viņi grib virzīt Latviju uz 3 kapus. Viņam 4 priekš. 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nepārgāja pirms tam. 5 kavak. 5 kavak, 5 kavak, viņi pavirza Latviju uz kavaku. Un tagad apskatīsimies. Kādam pieder kavaks, ne? Kādam pieder, dotajā momentā nepieder kavaks nevienam. Tālākā virzībā uz 5 kavaku virza Latviju. Viņi vismaz teiksim tā, 5 kavak ir atklāsme, 5 ir individualitāte. Viņi ir ieinteresēti, lai Latvijā parādītos tādi ģēni, izgudrotā individualitātes, kas kaut ko saproti atklāja tādu, ko var, kā saka, izmantot, ko var pārdot. Tas ir... Protams, mēs uzskatīsim, ka Latvijas interesēs viņi tiešām grib to 5 kavaku. Viņi nevar izglābt, kā saka, visus. Tie, kas ir nabadzīgi, lai viņi mirst, bet lai cilvēki attīstās tā spēja patstāvīgiem būt, domāt, izgudrot kaut ko piecīgi. Tārstīsimies, vispār Amerikas puiši, teiksim tā, kā piedāvā, tātad Amerikas puiši, ko piedāvā. Tad Amerikas puiši, viņi piedāvā tādu lietu, pirmkārt, kā saka, paši viņi Amerikas puiši, viņi izskatās gandrīz vai, kā saka, cenšas no Krieviem, jo parasti te paši viņi paiet nekur nevar paiet. Tad, ja Krievi uzmet vieninieku, pēc Amerikas nokauj, saproti, noņem no laukuma. Jā, paradoksāli. Un arī Latvija nekur neiet. Un arī Latvija nekur neiet. Tad amerikāņi ir iebremzējuši, viņi maina resursus. Viņiem, teiksim, tā kā saka, viņi pārstruktūrē, kā saka, resursus. Viņiem nav īpašas, kā saka, iespējas, kā saka, pārstruktūrēt. Šeit ir iespēja, viņiem nav īpašas resursi, kā saka, pārstruktūrēt. Jautājums ir tāds, kā viņi var pārstruktūrēt. Tātad... Viņiem sanāk dienvidi un ziemeļi tikai var tagad uzsēties. Austrumi ir pie... 5 kabam, vieni, kā saka, vieni ir tur, teiksim tā, ka dotajā momentā pat cik, lai mēs kaut ko nepalaidām garām, šeit atrodas uz Ecnab, Ecnab, kā saka, nepieder nevienam. Dotajā momentā resursi pārstruktūrējās uz aizņemtie lauciņi, tātad viņi var uz Lamatu pārstruktūrējās uz naudu. Lamatu nav aizņemts nevienam. Kaban un...
Viss pareizi. Spēle darbojas, šeit ir viena lieta, ka šeit ir 3, bet viņi var pārstruktūrēt tikai vienu. Viņi nevar pārstruktūrēties uz Ecnabu, jo uz Ecnabu Krievijas stāv. Viņi var pārstruktūrēties uz Kabamu. Tad dotajā momentā Lama ir zelts nauda. Kabam ir evolūcija ražošana, amerikāņi drukā naudu, viņa mašīnu palaiž, lai naudu vairāk izdrukātu. Skaidrs. Kā vienmēr. Jā. Jā. Attīstamies, ko kā saka banka dara. Tātad Pasaules banka, finansu institūcijas, viņas 1-2, kā saka, iet caur Krievijas, kā saka, zonu, teiksim tā, kā saka, iet uz ikenerģiju. Ikenerģija dotajā momentā nevienam nepiedara ikenerģija, un Pasaules banka pārstruktūrē savus resursus. Latvija iet uz 3 uz priekšu. 3 uz priekšu Latvija iet. 8. 1, 2, 3. Večs sāk iesaukt armijā, obligātais karabienes. Pēc, kā saka, Pasaules banka vēl vienu no Latvijas paņem, jo Latvija nokļūst uz IK, ko Pasaules banka pārvalda. Kauliņš uz IK stāv Pasaules bankai. Viņa pati pagājusi turienu un šeit. Vēl viens nemanāmi iesūts. Nemanāmi tā iesūts, saproti, 8 IK vīrieši, kā saka, Jā. Vajag iet vīriešu resursu, grib izmantot šeit. 8 IK. Vēl Navāla pārkārtojas arī. Navāla pārkārtojas Pasaules nepārkārtojas. Neizkrīt jau tas tur. Nebija zvaigzne. Tas drakons. Mums pie drakona pārkārtojas. Pie drakona pārkārtojas un pārkārtojas. Pie drakona pārkārtojas. Bet pagaidām jau ir dramatiski. Jā. Man? Jā. Tagad sāksies perestroika. Tagad Krievija veic pārkārtošanos. Tagad tā, Krievija veic ļoti spēcīgu pārkārtošanos gan resursu, gan laukumu jomā. Tātad, kas šeit notiek? Sarkanais aiziet, nekur neaiziet. Aiziet garām. Baltais Viņš ir... paliek uz vietas. Sarkanais reku viņš paliek uz vietas. Viņš tur paliek stāvēt. Ja? Tātad Latvija arī neaiztiek, bet pārkārtojās šie te resursi. Iespējams. Ja? Tātad šis mums aiziet uz lamatu, uz 8 lamatu aiziet. Šis pareizi, 8 lamatu. Viņš nevar uz lamatu aiziet, lamata ir aizņemts. Viņš paliek turpat. Tātad uz lamatu nevar aiziet, lamata pieder Amerikai, naudu drukā Amerika, Krievija nevar aiziet, Amerika ir nogriezusi Krieviju iespēju par naudu. Tātad Krievija var aiziet, var pārvietot vienu no šitiem te, viņi var pārvietot 2 uz Maņiku, var pārvietot, ja Maņika ir brīvs, viņi var pārvietot uz Maņiku. 2 Maņika. Tas, jā, šeit, reku Maņiks. 7 Maņiks. No kurienes, kā saka, viņi, kā saka, pārvietos, kā lai to pasaka 7, kā saka, Maņika. Redzi, kas par lietu Krievija, cik viņa ir viens, kā saka, kauliņš, kā lai to pasaka, liekas. Viņa var vienkārši paņemt šo te kauliņu, kā saka, izmantot un likt uz 7 Maņika. Jo katrs liekais kauliņš, viņš dod, kā saka, resursus. Jā, jo skaties, jo viņš aizbāža ar to rietumnieku, un tā arī ir, vai ne? Sankcijas visi jebkurā gadījumā pērk un par rubļiem pērk, ja? Jā. Rublim ceļ cena augšā. Jo visi, viņi paļu bombu. Jā, cik interesanti. Tur ir ietekme, kā saka, diezgan liela izrādās, kaut arī viņš stāsta kaut ko citu. Latvija beidzot iesaistās. Te ir gan Jēņķi, gan Krievija. Tātad tas nozīmē, kā saka, tādu lietu, kad latviešu biznesmeņi, viņi domā, kā saka, lauciņi, viņi vieni, kā saka, Krievijai startē, otri par Ameriku. Teiksim, jā, tā, abās saka, pusēs. Jā, viņi, kā saka, abās pusēs startē. Vispār neparasta situācija, kā saka, 2, kā saka, drakoni. Teiksim, un dotajā momentā 3, viņi paši, kā saka, Latviju, kā saka, pabīda 1, 2, 3,
Uz 11 čikčanu. Uz 11 čikčanu. Uz 11 čikčanu enerģija nav, kā saka, aizņemta. Nav aizņemta enerģija čikčanu. Latvija var nostāties uz čikčanu, tas ir ļoti labi. Vai Latvija izdzīvos, mēs skatāmies, kā lai to pasaka, vai, kā saka, iestās. Jautājums ir tāds, kad šeit vietējie biznesmeņi iesaistās divās nometnēs. Es nezinu, kā tālāk, tā ir neordināra situācija. Viena ir amerikāņiem kalpo, viena jā, bet rekur ir 2, un tas sanāk uz Lamatu, bet Lamats ir aizņemts. Jā. Lamats ir aizņemts. Un Lamats ir aizņemts, uz Lamatu viņi nostāties nevar. 3, kas šitas ir? Ok. Jā, uz Ok. Ok ir, kā saka, Oku mums ir aizņemts. Kaut kur, Ok. Nē, tas ir uz spēles laukuma sākuma. Tas ir uz spēles laukuma. Tad nav. Viņiem praktiski, teiksim tā, viņiem ir, kā es saku par Latviju biznesu, viņiem nav resursu. Viņi gatavi pārdoties amerikāņiem pusē un pārdoties Krievam. Vienu mieru Putinam pārdod, otru Baidenam. Bet Oku viņi tā paņem. Oku? Jā. Viņi varbūt tikai pakļaujās šobrīd, jo viņiem nav... Oku viņi paņem, jā. Oku paņem, jā. Bet Lamats šitais gan paliek malā. Jā, Lamats viņiem nav Oku. Nebija tā, ka mēs, kurā brīdī atņēma. Kurā brīdī atņēma, tad, ja atņēma, kā saka, ja viņš, teiksim, kā saka, ejot, nokļūs uz kāda lauciņa, kurš pieder. Kurš pieder, ok, skaidrs. Kurš pieder kādam tāds. Es nezinu, pirmo reizi, kā saka, spēlēm, varbūt mēs kaut ko esam palaiduši garām, bet... Tātad, ok. Tad dotajā momentā amerikāņiem notiek pārstrukturizācija, kā mēs teicām, ja drakons notiek pārstrukturizācija. Latvija iet par 4 uz priekšu. Kāpēc par 4? Tāpēc, ka sarkanā stāv. Ok. 1, 2, 3, 4. 2 muļuki. Muļuki, saprot, ir, kā saka, kādam pieder. Pagaidām, kā saka, viņi var nostāties, kā saka, uz 2 muļuki, teiksim tā. Mēs varam izmantot muļuka. Tas ir informācija, zināšanas, kas mums ir vēsturiskā pieredze, zināšanas, informācija, 2 muļuki. Zināmā mērā mēs esam emocionāli, teiksim tā, kā saka, stipri. Praktiski Latvija tuvojas tam, lai viņam, kā saka, neviens nenoķertu un, kā saka, nepārvaldītu. Jo, ja mēs, kā saka, tiekam šeit, tad praktiski spēle arī noslēdzās. Viņa beidz šito visu. Tātad jāapskatās, ka dotajā momentā, ja mēs saglabājam kauliņus, kaut vai vienu, kā saka, rezervē un tiekam, 21 pārstrukturējās amerikāņiem 5, tātad 3. Tad amerikāņi pārstrukturējās, kā saka, uz 3 akbavi, tas ir 3, šitas ir Čuveni, pārstrukturējās uz Čuveni. Čuveni, kā saka, nevienam kā pārvalda Čuveni, pārvalda 4, pārvalda Ben, Ben, starp citu, par Latvijas valsts aizmirst, pārvalda. Praktiski pat cik viņi, kā saka, pārvaldi, kā saka, Latvija, viņi Ecnabu nekur viņi tāpat nevar ielikt, jo uz Ecnabu atrodas Krievija. Ecnabu viņi nevar ielikt, tur Krievija aizņem. Viņam arī nav. Jā, tā varētu būt, bet nav, teiksim tā. Apstīsimies, ko pateiks Pasaules banka. Teiksim tā. Pasaules bankai dotajā momentā Pasaules banka iet 3 lauciņi, viņi 1, 2, 3. 5 čikčani. Atkal čikčans par veselību. Atkal par veselību. Pasaules banka spiež uz veselību. Un transformācija, veselība caur transformāciju. Pasaules banka modificē bāliņus. Pasaules banka arī ir ierodas. Ziemeļiem.
Un tad neiet neskaidrojā kopā, Nē, teiksim tā, ka jā, Pasaules banka praktiski viņa, kas saka, pati, kas saka, iet uz, teiksim, izmanto pagaid ziemeļu 3, jā. Tad šo te 3 mēs izmantojam, mēs uz sarkanā esam. 1, 2, 3. Un 5 visu tautu nafīgi. 5 čikčani. Tad dotajā momentā viņi cenšas kontrolēt tautas veselību, jo šeit ir 5 un šeit ir 5. Pie tam viņiem pieder vēl Pasaules banka paņem 3. resursu. Jā, viņi trāpa uz pēdējais resurss palicis ir. Jo viņiem jādod atkal šeit ir vēl viens, kā saka, resurss. Tanī pašā laikā Pasaules banka, ņemot vērā, kad viņiem ir, kā saka, 3, kā saka, liekie resursi, viņi vēl var izspēlēt, viņi var vēl, kā saka, aizņemt, kā saka, lauciņus. Tātad viņiem ir, kā saka, šeit resursi, viņi var aizņemt lauciņu. Bet viņiem nebija pārstruktūrēšanas. Viņiem nebija pārstruktūrēšanās. Jā, ja būtu viens drakons, tad varētu izskatīt. Pārstruktūrēšanās ir viena lieta, kad tātad viņi paši pagāja ar zilo, vai ne? Ar balto. Tad šos 3 kauliņus jaunus uzlikt, tā nav pārstruktūrēšanās. Pārstruktūrēšanās es mainu vecos. Tātad, ja es jaunus, kā saka, lieku, šeit jau uz 3 stāv, tas atkrīt, uz 3, 1, 2, 3, viņi var vēl informācijas lauku aizņemt Latvijas. Šī Latvijas informācijas lauku nopirkuši visu daudz. Pagaidīt, tā nav informācija, tas ir. Muļuks. Informācija. Muļuks, teiksim. Muļuks. A nevienam citam nav muļuks, ne? Jā. Un, bet 7 maņiki viņi, kā saka, nevar iestruktūrēt. 7 maņiki dotajā momentā. Maņiki ir... Jā. Krievijas zonā, jā, Amerikas resursi ar šito visu. Jā. Un paskaties, un kā šeit sanāk, ja, kad tā banka, viņa praktiski kontrolē situāciju. Jā, viņa savāc arī visus resursus, Latvija ir visiem parādā, jā. Tas ir vadās starptautiskais valūtas fonds, Pasaules banka. Tātad. Krievija tātad, viņi ir 2 uz priekšu, vai ne? Jā. Šito viņi iet uz priekšu. Jā. Nē. Balto viņi iet uz priekšu. Balto. Te ir Edson. Jā. Ar balto viņi iet uz priekšu. 4 kavas. Paņem un amerikāņus nokapā. Viņi iet 2 uz priekšu, tad viņi iet uz 5 Vienu uz priekšu, jā. Vienu uz priekšu. Jā, jo tur pēc ziemeļa enerģijas. Tātad kaut kas tur notiek, viņi nevar nostāties uz vienu lauciņu, tātad kaut kas notiek, kad viņa iet, kā saka, šeit, ja viņa vienu Tā ir cīņa par to lauciņu. Jā. Cīņa šobrīd ir par 4 kavatu. Par ko ir cīņa? Par 4 kavatu, kā saka, lauciņu, viņi iet, kā saka, uz 4 kavatu. Jāapskatās dotajā momentā, viņa, kā saka, iet, kā saka, uz šo te lauciņu, uz 4 kavatu. Ok, tātad viņa atrodas Pasaules bankas lauciņā. Jau uz viena lauciņa, tagad es sapratu, 4nieks ir resursi, materiālais viss. Jā. 4 kavaki, tie ir resursi, kas ir Pasaules bankas lauciņā. Tātad, redziet, cik interesanti. Krievijas kauliņš un amerikāņu kauliņš atrodas uz 4 kavaku uz viena resursa lauciņa, kas praktiski ir Pasaules bankas sfērā. Pieder Latvijas. Viņu ganības, jā. Jā. Latvija tajā pašā laikā iet uz Hišu. Iet uz Hišu. Tad Latvijā tās darbības rezultātā 7 Hiši notiek slīpēšanās, atslīpējās labākie, spējīgākie, kuriem kaut kāda kvalitāte ir. Dotajā momentā, un tikai un vienīgi. Ņemot vērā šo te visu, tad man ir jāsaka tā, ka šeit ir, kā saka, tas ir izmantots, paliek lieku nav pārstruktūrēšanās kaut kāda, nenotiek pārstruktūrēšanās. Jā. Nē, tur nevar pārstruktūrēt. Pārstruktūrēties, kā saka, nevar, jā. Un pagāt, šitais ir jau virsū uz 7? Ir jau virsū, tas nav liekais. Tas nav liekais, pārstruktūrēšanās nenotiek. Tātad, ok, apstīsimies.
Šis, kā mēs izlemsim, no kuras puses, kā saka Latvijas. Zin kā, nevarētu būt tā, ka skaties Viņi pieņems. taču abās pusēs. No abām pusēm vienkārši iet tie, Jā. kas ir caur jeņķiem sadarbojas, Jā. kā viņi spēlēja latviešu un Jā, kā latviešu. apskatīsimies, jā. Tātad, tātad baltais kauliņš, tie, kas ar ieņķiem sadarbojās, viņi iet viens čuven. Viens čūni, Tie, kas ar krieviem sadarbojās, viņi iet uz divi ik. divi ik. A kādam pieder ik vai čūni vai kā? Kādam piedara čuven, teiksim tā, čuven atskatīsimies, čuven praktiski. Čuven piedara amerikāņiem, tātad. Bet viņi paši vieni iet. Čuven piedara amerikāņiem, viņi iet uz amerikāņiem bredi un atdod savu pēdējo kauliņu. Jā, tāpēc, kad viņi paši šitie idioti, kā saka, iet uz šeieni, kā saka, un atdod Viņam vairs nav ar ko spēlēt, Tu dīs, you dī, un viss, jā. Ne, bet Latvijā Sadalīja, Viņi praktiski viņi sanāk tā, ka viņi šitie iet uz divi ik. Kas tie ir? Viņi kaut ko tur, kā saka, uz emocijām tur ķer, teiksim tā, viņi neprieķinā, nezinu kā. Jā, bet tagad izzīmējas individuāli, gan 7 hiši kā individuāli, gan 2 ik kā būs. Viņi tā uz 2 ik spēlē, tad šitie var piedalīties savā spēlē, bet ejot uz čuveni, ar vieninieku, kas piedara amerikāņiem, viņi praktiski, viņiem ir Latvijas tauta, šie ir Latvijas resursi, 3 jau piedara Pasaules bankai. Viņi pēdējo, kas ir, viņi saka atdot viņus. Atdot, ja man ir 3 jau nocelt, man jānoļauj no lauku. Viss spēle beigusies. Jā. Un šeit ir jāsaprot, spēle beigusies ar šo scenāriju, kur spēle beidzās, 7 hiši. Tad pirmkārt mēs pēc kalendāra mums ir jāskatās ļoti zīmīgi, 7 hiši dienā daudz kas atrisināsies. Un otrkārt, teiksim tā, ka tā ir enerģija, ar kuru beidzās spēle, resursus atdot, bet enerģijā nospiedums paliek, tas ir 7 hiši, tā ir enerģija. Tas ir tas, uz ko virza, lai tauta izdzīvotu, viņai jākultivē hiši enerģija. 7 cilvēka virsotne, maģiskais līdzsvars 7. Kaut kur lasīja, kad labāk zīmes par 7 hiši nav vispār. Viņam jākultivē 7 hiši. Tā kā mēs šeit nodemonstrējām, praktiski tā bija tāda zīlēšana provizoriskā. Mēs nodemonstrējām, kā darbojas šis te unikālais instruments, ar kuru var izspēlēt jebkādas likteņus, varbūt cilvēki iesaistīti. Dažādas, pat 2 tur pretinieku puses, 3, 4. Praktiski šī ir dzīves matrica. Jā. Vajag tikai vadītājs. Vajag Kaliostro, kas stāsta, un visi pārējiem ar kārtas. Viss.